Piena produkti. Darba izpildītāji. Krāslavas Varavīkstas vidusskolas 11. A klases skolani Aivars Kavševičs, Vячeslavs Višņevskis. Darba vadītājs Ieva Bojarčuka. Piena produkti ir neizstājami cilvēka uztura elementi. Mēs sākam tos lietot no pašas dzimšanas un turpinām lietot visas dzīves garumā. Mēs visi zinām, ka piena produkti ir veselīgi, bet reti uzdodam sev jautājumu, no kā tie sastāv un kāpēc tie ir tik nepieciešami. Mēs nevarējam atbildēt uz šiem jautājumiem, un tāpēc nolēmām uzzināt par tiem vairāk. Darba mērķis – iepazīties ar piena produktiem, noskaidrot sastāvu un kā tie ir ražoti, salīdzināt to, kas rakstīts uz iepakojuma un to, kas ir reālajā dzīvē. Uzdevumi – iepazīties ar literatūru esošajām teoretiskām atziņām par piena produktiem, uzzināt piena un piena produktu ķīmisko sastāvu, izpētīt piena īpašības, salīdzināt piena produktus, apkopot datus un izveidot secinājumus. Pētīšanas metodas – literatūras analīze, pētījumu veikšana, iegūtu datu izvērtējums un apkopošana, fotografēšana. Mēs sākam ar literatūras izpēti, uzzinājam piena un piena produktu sastāvu, uzzinājam par dažādu piena produktu ražošanu. Piens ir zīdītāju piena dziedzeru normālas sekrēcijas produkts. Piena ķīmiskais sastāvs – ūdens, tauki, beztauku sausna, kura ietilpst olbaltumvielas, piena cukurs, minerālvielas. Piena kvalitātes radītāji – piena skābums, blīvums, sasalšanas temperatūra, termoizturība, somatisko šūnu skaits, baktēriju kopskaits, inhibitori, konsistence, krāsa, garša un smarža. Piena apstrāde izmanto separēšanu, homogenizāciju, baktofugēšanu un termisku apstrādi. No piena ražo dažādus produktus – jogurtu, krējumu, biezpienu, kefīru, paniņas, sieru un sviestu. Sīkāk mēs iepazīnamies ar sviesta ražošanas tehnoloģiju, jo mūsu pilsētā atrodas AS Krāslavas piens, kurā ražo sviestu. Uzņēmums izveidots 1970. gadā sausa piena ražošanai, bet tagad galvenais ienākuma avots ir sviesta ražošana. Krāslavas uzņēmums ir vienīgā rūpnīca Latvijā, kas specializējas tikai sviesta ražošanā. Pārējie kombināti ražo daudzveidīgu piena produkciju. Skolā un mājās mums nebija iespējas noteikt piena produktu īpašības, tāpēc uzņēmums AS Krāslavas piens piedāvāja mums iespēju izpētīt tos rūpnīcas laboratorijā. Mēs izpētījām piena produktu skābumu, tauku saturu, ūdens saturu un aprēķinājām sausnas daļu. Pētīšanas objekti – piens Preilis, piens Latgale, kefīrs Latgale, saltkrējuma sviests, Latgales piena un augu tauku maisījuma pasta, sviests, kura 50% no taukiem ir augu tauki. Skābuma noteikšanas metode. Sviestu nevar izšķidināt ūdenī, tāpēc vispirms no tā jādala plazma, ko var izdarīt 70 grādu Celsija temperatūras ietekmē. Ūdens un produkta maisījumu titrējam ar natriju šķīdumu un samaisām, līdz maisījums palīgs roza krāsā pēc tā. Tad izterēta natriju šķiduma daudzumu reizinām uz 10 un iegūstam skābuma Ternera grādus. Pēc rezultātiem redzam, ka visi produkti atbilst normai. No skābuma var spriest par garšas īpašībām. Jo vairāk ir Ternera grādu, jo skābāks ir produkts. Katram produktam ir sava norma. Visskābākais produkts ir kefīrs, vismazāk skābes saturs sviests. Tauku satura noteikšanas metode. Vispirms 10 ml koncentrētas sērskābes, 11 ml produkta un 1 ml izoamila spirta maisījumu sildam 5 minūtes, lai sērskābe pilnībā izreaģētu ar visam vielam produktam, izņemot taukus, kas ar to nereaģē. Pēc tam centrifugējam 5 minūtes, lai vielas, kas izreaģē ar sērskābi, lielākās molmāsas dēļ atliktos kolbas dibenā. Tad sildam to līdz 65 grādiem, lai vielas aizņemtu vajadzīgu apjomu. Skatāmies tauku daudzumu, kas būs kolbas virsū, tas arī būs produkta tauku daļa procentos.
Pēc rezultātiem varam secināt, ka visiem produktiem, izņemot kefīru Latgale, tauku daudzums norādīts precīzi, vai ir mērījuma kļūdas apgabalā. Kefīram Latgale tauku daudzums atšķiras no etiketes par 8%, kas tomēr nav kritiski un gandrīz nesamazina produkta patērētāju vērtību. Ūdens satura noteikšanas metode. Jāpaņem precīzi 10 grami produkta un jāiztveica no tā viss ūdens. Tad jānosver palikuša produktu masu un jāprēķina iztveicēto daļu. Tā arī būs ūdens daļa. Pēc rezultātiem varam secināt, ka ūdens saturs visiem produktiem atbilst normai. Pienam ir gandrīz fiksēts ūdens daudzums, bet sviestam tas var būt atšķirīgs. Nevar teikt, vai ir labāk mazāks ūdens saturs. Tā ir garšas īpašība, kas dažādiem produktiem var piešķirt dažādu garšu. Sausnas daļas noteikšanas metode. Lai uzzinātu sausnas daļu, no 100% jāatņem tauku un ūdens daļu, tāpēc, ka piena produkti sastāv no ūdens, taukiem un sausnas. Tā arī būs sausnas daļa. Sausnas sastāvu AS Kraslavas piens laboratorijas apstākļos nav iespējams noteikt. Sausnas daļu mēs varējām aprēķināt no iepriekšējo 2 pētījumu rezultātiem. Tā arī satur olbaltumvielas un ogļhidrātus, tāpēc produkta vērtība ir atkarīga no tās. Tikai kefīram Latgales sausnas daudzums atšķiras no norādīta uz iepakojumu. Pārējiem tas nav būtisks. To, ko kefīri zaudēja nesaņemot 8% no absolīta tauku daudzuma, tas saņem olbaltumvielu un ogļhidrātu veidā. Tāpēc nevar teikt, ka to nevar ieteikt patērētājiem. No šiem mērījumiem, protams, nevar spriest par to, ka katrs iepakojums saturēs izmērītu daudzumu. Saturs var atšķirīties konkrētas pakas vai sērijas robežas. Secinājumi. Iepazīnamies ar informāciju par piena produktiem literatūrā. Uzzinājām piena un piena produktu ķīmisku sastāvu. Izpētījām un salīdzinājām piena produktus, apkopojām rezultātus un izanalizējām tos. Paldies par uzmanību!